nodarbību, un tad iepriekšējā kursā arī bija tāds dalībnieku novērtējums par to, ka ir svarīgi, lai mums ir teorija un arī praktiskā darbošanās. Tad šeit mums bija teorija un praktiskā darbošanās, mums bija uzturu speciālists un fizioterapeits Uldis Sproģis, kurš stāstīja par dažādiem cukuriem. Un tad mums bija šis pasākums tika organizēts arī sadarbībā ar Vidzemes augstskolu, un viņi mums piesaistīja šai nodarbībai klāt arī Stirnu un Avokādo, tādu uzņēmumu pārstāvi, kas mums vadīja praktisko meistarklasu un rādīja, kā mēs varam pagatavot veselīgus našķus Ziemassvētkiem vai ikdienas savām vajadzībām, un mēs varējām arī to uz vietas praktiski izmēģināt, pagatavot kaut ko. Tad runājot par to tēmu garīgais mūsu šis līdzsvars un mūsu garīgie meklējumi, kas mums ir arī kā sabiedrības daļai svarīgi saistībā ar šiem garīgiem meklējumiem, mums bija arī viena ļoti interesanta nodarbība, un tas bija iekšējais ceļš uz līdzsvaru, kur mēs bijām uzaicinājušas divas meitenes, aktīvistas no biedrības Zaļā brīvība, un viņas mums vadīja tādu nodarbību pašizziņas prakses aktīvu kopienu veidošanai. Proti, ko es varu darīt? Pirmkārt, es izzinu sevi, savas vajadzības, savas intereses un miedarbībā ar citiem, kā mēs varam kopīgi padarīt kaut ko labu. Man liekas, tā arī bija ļoti tāda vērtīga nodarbība, jo tā rosināja mums vispār pārdomāt to, ka mēs katrs esam daļa no sabiedrības un katrs savā ziņā varam veicināt lietas, tās procesus, kas mums katram ir svarīgi, un darīt labas lietas. Tad mums notika vēl viena nodarbība, un tā jau ir tāda aktualitāte, kas vispār šobrīd lokāli, nacionāli un pasaules mērogā svarīgi. Permakultūra, tas bija temats, bet tā tendence to, ka audzēt pašiem savu pārtiku, audzēt pārtiku pēc iespējas tuvu savai dzīves vietai, un ir arī tā mode par to, ka Valmiera ir samērā maza pilsēta, bet tādās lielpilsētās tas ir jo īpaši aktuāli, proti, ka es varu savā mazajā teritorijā, kuras arī pilsētvidē dzīvoju, var audzēt savu pārtiku. Un tad permakultūra, tas nav tikai ar dārzniecību saistīts, tas ir vispār kā dzīvesveids, kā dzīvesveida virziens. Bet mums bija nodarbība kopā ar Artūru Freju, kurš ir permakultūras dizainers, un arī, man liekas, bija ļoti interesanti. Viņš mums pastāstīja gan par šo dārzniecību kā virzienu, gan arī mums bija praktisks uzdevums, kur mēs mēģinājām, domājām, kā mēs to varam dažādās vidēs, proti balkonu, kā mēs varētu vai loģiju labiekārtot pēc šiem permakultūras principiem, ko tur audzēt un kā tas izskatītos. Tad, kas vēl ir, kā ideja ierosmēja, mums bija daudz dzīvokļu māju pagalms, un mēs gribējām labiekārtot šo teritoriju, arī atbilstoši permakultūras principiem, un tad kā tas kurā vietā, kas mums varētu izskatīties. Radoši radījām un izpaudāmies. Un arī, kas vēl mums ir pilsētā, mums ir privāti mājas, un tām ir dārziņi un teritorija, kas arī ir salīdzinoši maza, bet tomēr arī tur cilvēki var arī šo teritoriju izmantot un iekārtot un darboties ar to atbilstoši permakultūras principiem. Tas mums arī vēl izdevās šajā kursā, un Covid mums to neiztraucēja. Tad iepriekšējā slaidā mums bija, šajā slaidā, ko es tā līdz galam neizstāstīju, pats tas kurs mums ir, mēs viņu definējām kā tādu platformu. Proti, ka mēs izglītojamies, mēs mācāmies, mēs nākam šeit kopā, un ir jauki, ka mums ir tā iespēja tikties arī dzīvajā un klātienē, jo mēs varam savā starpā sarunāties, diskutēt un apspriest tos jautājumus. Nav tā, ka ir kaut kāds viens pareizais virziens, un tikai tas ir pareizi, bet tāpēc mēs šeit esam, lai domātu, smeltos idejas un sarunātos. Un, protams, ka no tā mums var dzimt iniciatīvas un domu biedru atrašana šīm iniciatīvām. Un vienlaikus tas kurs ir arī šī mūsu lokālā reakcija uz pasaules aktualitātēm. Līdz ar to arī tās iepriekšējās nodarbības, piemēram, par permakultūru, tā bija šī mūsu lokālā reakcija. Mēs arī diskutējām un meklējām arī sev domu biedrus dažādos jautājumos. Šīs ir divas draudunes jaunas ir pēc visu šī tā. Redz. Un pēc
sadraudzējas savā starpā, un viena ir, māja vai ne, un tā viņām abas kopā ideālu dārzu saklisīt. Es tu braucu arī tādī garamās siekalas. Valentīna jā, ideālais dārs mans. Man ir džungļi, un tur es Džungļi arī ir labi, patiesībā. Tas arī ir katram pēc viņa iespējām un sirds vajadzībām. Lūk, un tad tā kā šis ir arī platforma, kurs kā platforma dažādām iniciatīvām, tad vēl pirms Covid krīzes mums paspēja notikt vēl viena no kursa dalībniekiem iniciēts pasākums, kas nebija šī te kursa tieša sastāvdaļa, un tas bija dalībnieks Gunārs Opmans, kurš dalījās savā veidā ar savām zināšanām par bioloģiski aktīvajām vielām augļos. Uzsvars bija uz augļiem. Un tā tematika, manuprāt, arī ir ļoti aktuāla, jo katrs mēs zinām, kādus dārzeņus, kā notiek šī aktīvā dārzkopība, un to, cik ļoti ir dažādi pētījumi bijuši, cik daudz ir šīs bioloģiski aktīvās vērtīgās vielas industriāli audzētos dārzeņos, kāds ir tas sastāvs šiem dārzeņiem, cik tur ir vitamīni un dažādas citas minerālu vielas, un cik daudz tur ir, piemēram, slāpeklis un fosfors, ar kuru palīdzību tiek daudz un strauji izaudzēti šie produkti. Un, protams, kas mums ir vajadzīgs, kādos apmēros. Lūk, un tad viņš mums deva tādu ieskatu un ļāva aizdomāties arī par to, ka no dažādu augļu šķirnēm ir atkarīgs, cik daudz tās bioloģiski aktīvās vielas mēs uzņemsim ēdot šos augļus. Bet ar to arī mums tajā brīdī viss pārtrūka. Mums jau bija plānots arī par atkritumu tēmu nodarbību, kas arī ir lokāla reakcija uz pasaules mēroga aktuālu un nacionālu mēroga aktualitātēm. Mēs gribējām mācīties par komposta veidošanu un runāt par bezatkritumu dzīvesveidu. To mums, diemžēl, neizdevās izdarīt, bet varbūt domājot par nākamajiem kursiem. Tā būs arī jautājums jums, vai šī tēma un kā mēs to labprāt redzētu, cik tā mums ir aktuāla, bet labprāt mēs to īstenotu. Un tad noslēgums mums atcēlās, mums bija plānota ekskursija, pagaidām neatklāšu, kurien. Bet bija skaista ekskursija, to mēs arī varbūt atkārtosim vai īstenosim tad, kad būs tāda iespēja. Noslēgums notiek mums šobrīd mazliet citā formātā. Man liekas, mums ir arī ļoti jauki runātāji. Tad es nezinu, mums ir arī certifikāti sagatavot, bet tos tad mēs varbūt beigās, Anita, vai ne, pasniedzam. Mēs varam visādi tūlīt pasniegt, jo viņu nav daudz. Nav daudz to certifikātu. Mums bija tā, ka vēl ko es nepieminēju, vēl tā pašā sākumā, 2019. gada novembra sākumā, mums bija arī tāda iesildīšanās nodarbība, kur mēs tikāmies vēl ar dažiem cilvēkiem un spēlējām arī tādu ilgspējas izglītojošu spēli Eko vadību. Par to, kā sistēma, kā es esmu daļa no sistēmas un ka katrai manai individuālai rīcībai ir nozīme, bet arī, ka visam kopumā ir nozīme un kā tas viss virzās. Un tad apmeklējot šīs te nodarbības, ja ir apmeklēta lielākā daļa no nodarbībām, tad šo te izglītības kursu ir arī akceptējusi Valmieras izglītības pārvalde, licencējusi, tas laikam saucās pareizi. Un ja ir šis te apmeklējums bijis gana aktīvs, tad noslēgums ir tagad, ir iespēja saņemt arī apliecinājumu certifikātus. Un mums klātesoši ir... Klātesoši ir... Vajadzētu būt mums Diāna Rozenblati, ir mums klāt? Jā. Mums ir vēl Diāna. Jā. Paldies. Tad mums ir Elīna vēl. Un Lāris. Lāris vai arī vajadzētu? Paldies, Elīna. Ņemot vērā, ka Covid mums mazliet izmaisīja to visu norisi, tad
nebija iespējams visas nodarbības norganizēt, tad mēs tā rēķinājām, kā, ja ir no tā visa kursa apmeklētas 3 nodarbības vismaz, tad var saņemt šo te certifikātu. Plus vēl bonusā skaitījās arī tas, ja ir bijis uz to ievadu nodarbību, un arī ir piedalījies gunāra lekcijā. Protams, tas arī skaitījās. Nu tā. Larisē mēs pasniegsim certifikātu, tad, kad Anita atradīs, bet mums ir vēl nav, ne? Jā, mums ir vēl. Godu Larisu rakstīju, bet nē. Mēs ļoti aplaudē. Jā, mēs aplaudē. Un mums ir vēl. Visi tie būs saņemami bibliotekas 1. stāvā. Jā, mums ir vēl apmeklētāji, tiem mēs nosūtīsim atsevišķus ēpastus, kur ir saņēmuši šos certifikātus. Un šie certifikāti būs saņemami bibliotekas 1. stāvā. Mēs lūgsim jūs atnākt viņiem pakaļ, tiem, kas šobrīd nav klāt, bet kuriem tie certifikāti ir nopelnīti. Nu, lūk, un pirms es dodu mūsu otram runātājam, Dainai, vārdu, cilvēki, kas ir bijuši uz šiem te kursiem. Kā jūs domājat, kā jūs saredzat, vai jums ir kādas domas par to, vai un kādā veidā vajadzētu šo te kursu turpināt? Un arī, ko jūs saredzat, kas bija vērtīgs tajās nodarbībās, ko jūs līdz šim esat apmeklējuši? Kas ir tās atziņas, ko jūs labprāt izceltu? Es labprāt kaut ko dzirdētu. Jā, kad augļi jāēd par visu mizāju, visi vitamīni. Nevis ābolu mēs nomizojam, izmetam ārā, bet ka jāēd par visu. Tas bija tā, jā. Tas pēdējais. Tas ir spēcīgās politikas prātā. Jā. Man jau palika prāta par to permakultūru, par to dārzu. Es domāju, man jau ideālais dārs. Izaug tagad, kad Dievs dos. Un jā. Tur bija idejas pašas zīmēm, paloģiju. Es biju tā grupa, kur loģiju. Un es, jā, loģija man izauga pipari, sarkani, kuri, asīgā. Es domāju, ka tas tomātiņi būs mazi, izrādās. Tas sēklas bija pīksās lapā. Izauga, jā. Man patīk, ka bija tā cukurus uzturā. Tā lekcija bija paši, ka bija tas praktiskais, ka iemācīja jaunas tās tādas enerģijas bumbiņas. Es izmēģināju, bet man nesanāca. Man šis jaudīs blenders, man pīstās sanāk. Viss. Man tiešām devās, bet tu vajag tehniku labu noturēt. Jā. Kuram nutribot netiek cauri. Un kā jūs domājat, ņemot vērā, ka mums tagad ir ierobežotas iespējas tikties klātienē, vai ir vērtīgi šo te kursu mēģināt kaut kā digitāli organizēt, attālināti, vai tomēr gaidīt to laiku, kad ir iespējams tikties klātienē un pamatā tomēr fokusēties uz to? Vai varbūt vispār kaut kādas pavisam citas formas šādai te kursu norisē? Kā jūs uz to skatāties? Man jau liekas, ka vairāk vajag klātienē, jo digitāli jau, manuprāt, var Visu, kad es vērtīgi, piemēram, arī šodien, kad tu atnāc un savas domas sakopo šajien, nevis nosēd mājās, un tad tu vari, tā kā nepieslēgties. Jā, tā doma biedra atrašana droši vien, ka vieglāk ir. Jā, jo tu jau to neatradīsi. Caur, piemēram, pateikt to Zoom un visu, tā, kad. Tu redzēsi, bet tā nesaprast. Un kā jūs sardzat, piemēram, kaut kādas tādas idejas, ka šim te kursam, lai mēs vēl veicinātu to informācijas apmaiņu, piemēram, veidot kaut kādu Facebook grupu vai lapu vai vēl kaut kādus tādus citus papildu rīkus? Varbūt vēl kaut ko citu arī, jo mums tur ir arī kundzītes gados, viņam, nezināja, būs uz Facebook. Vai tie bija, jā. Bet viņām var iemācīt. Tas būtu ļoti labs motīvs iemācīties. Es eju un mācu, kā kaut ko veikot, vai ne kaut ko tur, vismaz samaksāt par dzīvokli, bet, kā ir tā ir. Pēc mēneša atkal zvans draugu. Jā, tur jau kādi arī. Bet tā ir. Bet tas kā, kuram, jo, piemēram, mamma stāstīja slimnīcā, viņa saka, atnāk pie kundzītes, viņa saka, iedod man savu ēpas, tad es mamma saka, ko jūs darīsiet pēc? Man rīt atvedīs
jā, tur jāskatās, kā kur ir. Situācijas ir dažādas, prasmes ir dažādas, līdz ar to, ja mums izdodas dažādos veidos veidot šo te un turpināt šo te interešu grupu. Mēs varam kaut ko darīt tādu, kur, piemēram, ārā arī kaut kāds. Ja, piemēram, nevar pulcēties. Sapulcēties pieņemšu šo ideju, un tad mēs varam par to domāt. Vai e-pasta vai kas sazināties un sapulcēties un tāda runāties un iet pārgājienā. Es atceros kaut ko pietiec uz ekskursiem, labi pēc pusgada vai ne. Jā, tad varam iet un pastaigā pa pilsētu kaut kāds un līdz ar to runāties un satikties. Jā. Un, piemēram, režiem ir tās cilpas, kad arī varētu šādu kā iet pārgājienā un kad varbūt ar režiem sadarbībām varētu uztaisīt arī to līdzsvaroto dzīvi caur cilpām. Kad ir jāatbild un tad jādomā tie atslēgas vārdi. Kaut kas tāds jau. Un vai jums ir konkrēts vēl idejas par tēmām? Ko jūs gribētu, lai šajā kursā, ja mēs viņu turpinām, mēs ceram, ka mēs viņu turpināsim. Zaļais dzīvesveids, tas ir 100 punktu, tas ir der. Bet vēl varbūt kaut ko pa vēsturi, tieši pa mūsu vēsturi, Valmieras vēsturi. Varbūt arī, labi, mākslāmies var runāt arī pierakstīt stāstu, vecāku cilvēku stāstus, jo viņi aiziet un no vēsturas arī kaut kas pazūd. Kaut kas tāds varēja būt. Stresa mazināšana pārmaiņu laikā vai nezināmā laikā. Tas ir no tā garīgā tēma. Jā, tīri. Kā noturēt to pozitīvo savī, kad tik daudz riņķī apkārt tu jūt, ka vēl kā uz leju. Jo optimisms aizvien, nevar jau būt, ka es mazāk esmu pozitīvos cilvēkos, bet negluži tā nav, tā kā riņķī apkārt ir daudz jauku cilvēku, tu pasties, ka beidzot ir iespēja ieraudzīt acis. Un acis ir tā vieta, kur tu neatpazīsti. Jo, ja kādreiz mēs skatījāmies uz lūpām, uz emocijām, uz vaipstiem, tad acis ir diezgan neatpazīstams fokus, kurā mēs tā kā ielūkojamies, ja? Un saprast, izprast, tad gan valoda tīri, kaut vai nerunājot. Ja, tas manuprāt, ir kaut kas tāds šobrīd, un tad daudz novīstās, viņi neizprot. Ne tikai viņi, bet es runāju, varbūt arī par sevi, tas man kaut kas tāds jauns. Labi. Arī to nenotikušo, es gribu par to, bezatkritumu, to, kas varbūt ļoti interesanti, kad jau bija notikuši. Labi, tur mums arī jau iestrādes, jā, cilvēki labprāt atbraukt uz Valmieru, palika tā, ka kaut kad vēlāk mēs to darīsim. Divas teikumus par to, ko mēs runājam, par to digitālo atbalstu. Tas vienkārši ir arī jāzina visiem mūsu cienītājiem par to, ka šobrīd mēs rīkojam digitālo atbalsta dienas. Katra mēneša pirmā pirmdiena tā ir. No 10 līdz 15 iepriekš jāpierakstās, un tad var dabūt visus šos pakalpojumus. Tuvākā ir šo pirmdienu, bet tur tad jāpiekrasējās, jo tas nav masveida, tas ir dažiem cilvēkiem tikai, un tur jāpierakstās burtiski tā pa stundai. Un nākošā būs decembra pats sākums, kur iznāk tur 7. decembris. Tā kā varat pierakstīties un ir ļoti pieprasīts īstenībā. Tas tiešām ir tāds pieprasīts, jo tur strādā konsultants ar klientu vai diviem, kuriem vienādi jautājumi. Ko tur dara? Ko tev vajag? Darbs ar telefonu, Facebooku pieslēgties un visādi jautājumi, viss, ko kas saistīts ar IT lietām un modernajām tehnoloģijām. Un tā, tad otra lieta ir senioriem, datorkursi senioriem, kas iet jau ļoti populāri. Un cik kādiem ir tie seniori? Seniors vismaz 62 laikam skaitās jaunākie. Labi. Mūsu mājaslapā visi piedāvājumi viens pēc otra, nemitīgi. Un arī par tiem izbraukumiem, visu pārējo. Pie tā mēs arī paliekam, ka
kā mēs autobusā visus sasēdināsim un kaut kur brauksim, ja tas ir vismā ļoti bīstami šajā brīdī. Līdz ar to Larisas ieteikums, ejam ārā dabā, kur attālinamies, un tas varētu būt tas variants. Bet tēma par acīm arī es pataras piefiksējuši uz ielas, ka tagad, kad ir šīs sejas maskas, pazīstams cilvēks pēkšņi vairs nevar pazīt. Vai tas, ka skatos uz sejām un tās emocijas nespēju tik viegli uzreiz nolasīt. Un tad vēl tīri psiholoģiski, kā es jūtos ar to, es jūtos tādā tā kā aizsargā un tīri dabiski, ka man ir sajūta un vēlme kļūt tādai pasīvai, arī fiziski tā kā ierauties sevī. Droši vien, jā, ka tas ir tēma, par ko mēs varētu domāt, un tur droši vien arī kādu cilvēku, kurš par to varētu ar mums runāt, kā no eksperta viedokļa būtu vērts, tad varbūt pameklēt mums. Labi, paldies! Un nākamā, cik tagad eksperts apmāca, kad ir prasot acis, lai smūgi būtu. Lai efektīvi spētu nodot savu vēstījumu bez valodas. Tagad atsvārnis jāpēr daudz un visādas. Mēs varam turpināt diskusiju. Tagad dosim vārdu Dainai. Daina pastāstīs pati par sevi, un Daina ir mūsu noslēdzošā runātāja, noslēdzošais eksperts, kurš mums stāstīs par mācīšanos. Tādā vispārējā nozīmē. Tā. Tas ir tas? Nu, vajadzētu būt būtiņiem virsū. Tev ir jāspiež kaut kas šeit, un tad viņš ies uz priekšu. Es tad citu par maskām klausoties. Mūsu sarunu es sapratu, ka nav maskas vienīgais ierocis vai vienīgais veids, kā pēkšņi neatpazīt seju vai aizmirst skatīties uz seju vai neatpazīt pēc sejas. Jo es pirms daudziem gadiem tikko atmodas sākumā, tad, kad vajadzēja filmēt kaut ko tādu neparastu, kas nekad no televīzijā parādījās, mēs ar kolēģiem izlēmām, ka ir īstā reize, kad mums būtu jāfilmē nudisti. Ko mēs arī darījām, un tā nudistu filmēšana, protams, nebija vienkārši. Iesākumā es braucu nedēļu katru dienu uz Salkrastiem Klīka draudzēties ar viņiem un pierādīt savu lojalitāti, viņu dzīvesveidam. Un tad es dabūju atļauju, ka mēs ar operatoru drīkstam pēc nedēļas svētdienā braukt un viņus filmēt. Un tā, bet tad viena no tām paradoxālākajām lietām, ko es tur sapratu, bija, ko viņi man teica, ka principā viņiem ir ļoti cieša kopiena, absolūti neseksualizēta, bet tā jocīgā lieta, ko uz ielas viņi bieži viens otram paejot garām, jo seja, pēc kuras mēs tradicionāli rietumu sabiedrībā, nedzīvojot Amazonas džungļos, pazīstam cilvēku, tajā brīdī, kad cilvēks ir kāds, izrādās absolūti nedominanta, jo mūsu ķermeņa aprises ir daudz pamanāmāks un daudz svarīgāks, lai atpazītu mūs. Tā kā tā anonimitāte, par kuru es vaicāju, izrādās, tur ir pavisam pēc būtības, jo uz ielas tie cilvēki gandrīz var paiet viens otram garām, jo viņi, viņi neatpazīst šos te apģērbtos augums sluktā. Tā kā maskas ir tikai vēl viens aspekts, un ja jūs par to rīkosiet nodarbību, tad varbūt varat tādu paplašinājumu. Bet tagad par izglītību, līdzsvarot dzīvi, mīts vai realitāti. Es šeit esmu tāpēc, ka viena no manām identitātēm jau 5 gadus ir EPALA, kas ir pieaugušo izglītības platforma visas Eiropas pieaugušo izglītotājiem, kur funkcionē visās Eiropas Savienības valstu valodās, arī latviski. Un tad mēs esam tāda cilvēku kopa, kas koordinē šīs lapas darbību Latvijā. Un Anita Apine, kuru koordinē arī jūsu klubiņa darbību, ir Vidzemes reģiona koordinātore. Lūk tā, tāda ir tā mana saikne ar jums. Un tas jau tā ļoti zīmīgi, ka par pieaugušo izglītību mēs runājam noslēguma pasākumā, jo tas, ko jūs darījāt, bija izglītošanās visdziļākajā, vispareizākajā un visforšākajā nozīmē, ko es arī sapratu, klausoties iepriekšējo runātāju. Bet tā lieta, ko es gribēju pašā sākumā teikt, un tad arī par izglītību, tā no tāda formālā viedokļa mēs varētu arī vairs nerunāt, ir, ka pieaugušo izglītība kā tāda izglītības sistēma, ļoti strukturēta, tāda piramidāla sistēma, vai ne, koordinē direktors skolā, un tad visi iet uz leju pēc hierarhijas, un izglītības ministrija tā valsts līmenī skatoties pašā virspusē.
Un tad mums liekas, ka mēs runājam par izglītību un arī par pieaugušo izglītību, nu tad mums ir tādas formālas lietas un tādas kanonizētas patiesības un plānošanas dokumenti un pierādāmi rādītāji un tam līdzīgi. Un tas viss ir pareizi un tam visam ir vieta, nu, tādā birokrātiskā, nu, labā nozīmē birokrātiskā, nu, daļā. Bet nu, no otras puses, tas jau ir tikai tā formālā puse, bet tā reālā puse, tā dzīvā puse ir tā, ko jūs esat darījuši visu iepriekšējo gadu. Absolūti neformāli, ārkārtīgi interesanti un bez atsaucēm uz plānošanas dokumentiem. Un tāpēc es vienkārši gribu teikt, ka tas, ko jūs darījāt, ir pieaugušo izglītību un dariet šobrīd ir vislabākajā nozīmē, un tas, ko es stāstīšu, arī ir par pieaugušo izglītību, bet ārpus tāda formalitātes rāmja, jo ir pilnīgi skaidrs, lai mēs šajā laikmetā izdzīvotu, mēs nevaram balstīties uz tām zināšanām, kas mums šobrīd ir. Katrs solis, ko mēs speram uz priekšu, nes kādus jaunumus, uz kuriem mēs vienkārši neesam iemācījušies reaģēt, jo neviens to pirms tam nav piedzīvojis. Un, ja es varbūt teiktu februārī šajā gadā vai janvārī to lietu, tad tā būtu tāda teorija, bet tagad mēs visi praksē saprotam, ka tieši tā tas arī ir. Un mēs, protams, gribam katrs savā individuālajā dzīvē iet un neļodzīties, mēs gribam to līdzsvaroto dzīvi. Un lielā mērā jau Māris arī par to runāja. Lielā mērā Māris par to runāja, tad es runāju. Mēģināt atrast. Māris par to runāja, kā atrast to individuālo līdzsvaru. Nu redz, miers, līdzsvars, drošība, es pieņemu, ka tas ir tas, ko mēs labprāt visi gribētu. Bet arī uz šo bildi raugoties, nu tāds drusciņ sērīgums tajā visā ir, varbūt pārāk daudz miera. Un tāpēc es gribu jums jautāt, kas ir tie aspekti vai tās īpašības vai tie faktori, kas jums rada sajūtu par to, ka jums ir līdzsvarota dzīve? Kurā brīdī jūs esat līdzsvarā? Bet tagad pasakiet man. Kad tu esi kopā ar savu ģimeni, es nezinu. Kopā ar savu ģimeni? Jā, bet tad jūs sastrīdaties. Labi, es vienkārši nāk pretī bumbiņu vēl, bet tas ir ļoti pareizi, jā? Vēl tāds variants. Kad jūs aizgājuši gulēt, Tas ir jā, un es palieku kaut kādā mirklī viena pati par kaķi ir vēlā. Kad tu esi ar sevi? Es esmu pati ar sevi, jā. Tu tā kā mieres, dienas darbus ir izdarījis, neko vairs nevar izdarīt. Tagad tu esi tāds... Tad netraucēt. Tā tas saucās stand-by, jā? Netrauc, nu tu esi netraucēt. Jā. Tas sēž un domā pats ar savam domām. Bet arī neviens netraucēt. Tad atkal tā klausoties un padomā. Vēl kāda varianta? Kaut kas labs dienā padarīts. Padarīts darbs. Kaut kas nevis tā numuļā pa dienu, meklējot, kur pielikt spēku, bet arī pielikt šo darbu. Tā kā iestādīja sīpols, piemēram. Kaut vai... Es arī iestādīju nesen ziemas, nu tās sīpolu putas hiacīnas dārzā. Super. Jūs kā brīvprātīgu vajag? Zaļais kuļģāvis. Brīvprātīgu jūs jāiekārtojas. Nu, vēl kāds variants, kurā brīdī līdzsvar sajūta dzīvē. Kad jūs tādu sajūtat? Tas man bija jautājums. Nē, tas bija četrām, kas neko neteica, bet varbūt jūs vēl maz nezināt, kad jums ir līdzsvars. Nu, to līdzsvaru ir tā, viņš spoguļojās, tad droši vien tāpat tā mīlestība tik ārkārtīgi daudzos un dažādos veidos. Un ik pa brīdim es atsaukšos arī uz to, ko Mārs pirms tam teica. Nu, viņam taču tur bija tik ārkārtīgi daudz variantu, un katram variantam, ko viņš minēja, tieši tāpat kā Larijas teica, vienmēr ar to bumbiņu atmest pretī, bet ja ir tā, bet tev ir miers ģimenē, bet ja tev ir strīds ģimenē, kāds tur vairs miers? Un vienmēr ir šis mets un pretmets, un tad man liekas, ka tāpat kā tai mīlestībai ir 1000 seju, tā arī tam līdzsveram, kā visām lielajām lietām, līdzīgi kā Andersena pasaka par Sniega karalieni, ja? Kad tie troļi pacēla to milzīgo spoguli, kurā viss pasauli pilnībā atspogļotos, un pieņemsim, ka tie spoguli atspogļotos pilnībā tas līdzsvars,
Un tā pilnā līdzsvarā ir, un tagad viņš ir sašķīts, nu viņš ir nomest zemē, un katram ir tā viena lauska, un mēs visu dzīvi mēģinām viņus kaut kā sabakstīt kopā un saprast, nu kur tad ir tas pilnība, kur tad ir tas mans pilnīgais līdzsvars, lai es justos beidzot mierā. Nu, es atradu šitādu bildi, kas raksturo līdzsvaru. Nu, tas cilvēks ir līdzsvarā, bet tas, ko nevar nedomāt, uz to skatoties, ir, ka lai tu būtu tajā līdzsvarā, nu, tu faktiski nevari tā tagad izdomāt un būt. Tev ir jātrenējas. Un tas ir lielā mērā tas, ka mēs droši vien katri esam veltījuši, un katrs, kas skatās, esam veltījuši savu dzīvi, ja? Mēs esam trenējušies. Tad jautājums ir, līdz kādai tai stadijai katrs no mums ir ticis. Un, ja nu kāds ir ticis līdz šādai stadijai, tad nevelti tur blakus ir vēl viens, kas skatās apbrīno un filmē. Nu, tā ir tāda lieta, ar kuru būtu vērts dalīties, un uz kuru ir nenormāli interesanti un apbrīnas pilnām acīm paskatīties. No otras puses, filmē vai nefilmē, tā tev labāk nepaliek. Kamēr tu pats nestāvi, kamēr tu pats neesi sevī to sajūtis, tu vari tikai tukši pļāpāt par to. Mums no tiešsaistes vērotājiem ir komentārs, ka līdzsvars ir iekšējais miers. Iekšējais miers, protams, tu neko tādu nevar izdarīt bez iekšējā miera. Bet te man atkal jāsaka, ja man jāmet tā bumba pretī, un man šausmīgi patīk tā bumbiņa mētāšana. Faktiski jā, droši vien tas tāds dižo mūku princips, tu, protams, var arī iet karā ar iekšējo mieru, vai ne? Gribēju teikt, kad ja tev jādara kaut kas ļoti aktīvs, tad kur tas tavs iekšējais miers? Bet tas nenozīmē, protams, ka tu sēdi, tu vari skriet ar iekšējo mieru, un droši vien tas ir tas, uz ko mums būtu jātiecās. Bet tā kā es šitā neprotu, kāds prot? Patiesībā mans sporta veids ir joga. Es nezinu, varbūt pēc 20 gadiem es izturēšu, es varēšu, bet tas ir tiešām nenormāli grūti. Es teiktu, drīzāk visi tie cilvēki, kas nav sasnieguši to iekšējo mieru, kas tiešām ir ceļš mūžu garumā un varbūt vēl nākamajai dzīvē. Un pozitīvi mēs varam teikt, ka droši vien kādā īsākā laika sprīdī mēs esam katrs sasnieguši to iekšējo mieru, sežot ģimenē, harmonijā, Ziemassvētku vakarā vai vienkārši darbdienas vakarā vai iestādot savu puķu dobi. Kaut pēc 2 minūtēm, bet es domāju, mēs visi labi zinām, kas ir tas iekšējais miers. Tas nav tāds neredzēts džungļu dzīvnieks, ja? Mēs viņu pazīstam, jautājums, cik ilgi mēs viņu spējam uzturēt. Bet mums, jebkurā gadījumā, mums vienmēr ir jānoturās gaisā. Es nezinu, vai tas ir tieši tas līdzsvars, tas nav, bet mums ir jābūt darbā, mājās, jāspēj sarunāties ar saviem līdzcilvēkiem un ar savu ģimeni. Un, protams, ir kaut kādas tās prasmes, kas mums ļauj tā kā noturēties gaisā. Un es tās uzrakstījuši, ka tās ir tas zināmais, ko mēs protam, prasmes, tāda stabilitāte par to, ko tu proti, un droši vien kaut kādas tradīcijas, tas pazīstamais loks. Vai jums ir vēl versijas, kas jums palīdz normāli funkcionēt? Tagad aizejot nosmapēm. Kas palīdz normāli funkcionēt? Atbalsts. Jā. Zinām cilvēku apkārt, kas tev atbalsta. Tu zini, ka es tev ir kāds stāv. Jā, tu te nav tukšums aiz muguras. Jā. Tev ir drošības sajūta. Tāds ir, faktiski stabilitāte, un es teiktu, ka lielā mērā, protams, arī, tradīcijas. Man nav jānošaujās, lai nāktu šeit runāt, tāpēc, ka es esmu pirms tam to darījusi. Mēs katrs vairāk vai mazāk savā dzīvē darām lietas, ko mēs protam. Un tā pozitīvā rutīna ir tas, kas mums ļauj noturēties gaisā un tā kā gūt zināmu stabilitāti. Un reizēm šķiet, ka tas ir tas, kas mums rada to līdzsvaru, un mēs gribam pie tā turēties. Un kāpēc šis te Covid laiks mums padara tik trakus, jo uz katra soļa mums ir jādara kaut kas, ko mēs neesam pirms tam pratuši. Mums ir jāelpo caur maskām, man šodien ir jārunā caur vizieru, es gribu pakasīt degunu, es daru tā, un pēc tam es saprotu, ka man jāliek roka apakšā. Mēs strādājam attālināti, var sakot, es neuzskatīšu, mēs visu to pašu zinām. Un mēs ļoti gribam atgriezties pie tā, ko mēs protam un kā mēs dzīvojam līdz šim. Un mēs turamies pie tā, kas mums ir, jo mēs nezinām, kas būs tas,
kas būs. Un es ieliku šādu bildi, un tas ir tāds ekstrēms izkāpinājums, ka mēs turamies pie tā, kas mums ir, jo mēs nezinām tā, ka būs. Jo, redz, Mārs arī savā runā par to, ka nepatīk viņam tie motori zādi, ka viņš grib. Mums ir arī vēl komentārs no Daigas, ka noturēties līdzsvarā palīdz spējas pašam tikt galā un tradīcija un arī zināšanas. Ne tikai tradīcija, bet arī zināšanas. Jā. Paldies, Daigai. Bet tagad turpināt šo domu, viņš arī tiem riedās pie motoru zāģi, un viņš stāstīja par tiem aizmirst, kuras Āfrikas valsts iedzīvotājiem, kas šauja tos pērtiķus ar sējumdētām. Ekvadors, jā. Pērtiķus ar sējumdētām būtām. Un tad tajā brīdī domā, bet to mums vajag. Un savā veidā tur droši vien nebūtu pārsteigumu. Vienīgi, ja nebūtu plūdu vai zemestrīces. Tas pērtiķis kritīs, to būtu tur vienmēr tā taisīs. Un atgriežoties uz Latvijas realitāti, mums arī ir cilvēki, kas ārkārtīgi pieturas pie tradīcijām, un tad tautas tērpu varbūt valkāšanu mēs tieši esam apmetuši, bet es nesākšu minēt skandalosus piemērus no dažādām citām sociālām sfērām un tam līdzīgi, cik mēs esam agresīvi, daļa no sabiedrības dzirdot, ka, piemēram, homoseksuāli pāri vēlas reģistrēt savas attiecības, cik mēs esam nepieņemoši, cik mēs esam nepieņemoši, ja mūsu 11-gadīgie bērni vēlas dzīvot kaut kā tā, kā mēs negribam, teiksim, tetovēties vai velkāt ar zīmo melnās drēbes un staigāt ar, labi, manā jaunībā bija grebenes, tagad viņi ir citādi, bet jebkurā gadījumā mēs ļoti kategoriski vēršamies pret to, kas pārkārtās tradīcijas robežas. Un tajās tradīcijās ir tā skaistā puse. Bet katra grebene, ar kur mūsu bērni nāk, vai katrs izaicinājums, ir jāpaskatās uz to, kā uz lietu, kas mums ved uz priekšu, jo mēs turēsimies tikai pie tradīcijām, tad tam ir pavisam cits vārds. Un tas vārds ir stagnācija. Tad, ja mēs tikai pieturētos pie tradīcijām, tā būtu stagnācija. Un no tā mēs esam izlauzušies pirms 20 plus gadiem. Un protams, neviens cilvēks, kas saka, ka bērnam ir jābūt 10 mājās, nav ko vazāties apkārt, staigāt ar pliku vēderu un jānes no skolas mājās devītnieki, nevis jāsēž kaut kur pagrabā un jāstrēkšķiņa ģitāri. Bet ja visi šādi jaunieši klausītu savus vecākus, mums nebūtu nevienas roksvaigznes. Tā kā faktiski tā vēlme pēc stabilitātes ir vienā pusē, un tā kandelītei otrs ekstrēmais gals ir stagnācija, un mums ir jāspēj nobalansēt kaut kur pa vidu. Un, protams, ja mēs zinātu, ka Zaķsalā būs zaķis, ja mēs zinātu uz priekšu, droši vien mēs palamātos, kāpēc nevarēs atkārtot Brīvdabas muzeju par to nav, kāpēc šitas te ārprāts ir jāceļ, kam vispār tas ir vajadzīgs. Iedomājieties, ja kaut ko tādu realitātei piedāvāt, tas notiek. Bet mēs tagad sagatavotos, ja nebūtu kur sprukt, mēs sagatavotos, ka Zaķsala tagad izskatītos tā. Bet patiesībā mums ir vājas iespējas sagatavoties, jo pirms 10 gadiem bija tika izstrādāta ilgspējīgas attīstības stratēģija, kas tika apstiprināta arī Saeimā. Un tā tika balstīta uz tiešām tādiem nopietniem lauku pētījumiem, un tad aptaujot Latvijas iedzīvotājus noskaidrojās, ka notikumus mēs, nevis cilvēki vispār, bet tieši mēs Latvijā spējām prognozēt, tā reāli 18 mēnešus priekš, izdevumus 12 mēnešus priekš. Un es paklusēšu par to, ko mēs paši domājam un uz kādu pamatu bankas mums izsniedz kredītus uz 20 gadiem, ja mēs vispār savus izdevumus spējam prognozēt gadu uz priekšu. Bet tas ir tas, kā mēs dzīvojam. Līdz ar to es domāju, ka tā mūsu ārkārtīgā vēlme pēc stabilitātes savā veidā arī ir paradoxāli, jo ja mēs uzdot paši sev jautājumu, cik daudz mēs spējam uz priekšu domāt, lai to savu stabilitāti radītu, tad atbildi ir necik. Un šeit mēs nonākam pie tā, kas tad ir mūstais plānošanas dokumentos, kas tā skaitā skar arī izglītību.
liels prieks ir lasīt, ka tais lielajos strateģiskajos Latvijas plānošanas dokumentos ir ietvertas tādas skaistas lietas, par ko mēs runājam personības izaugsmas kursos. Es vienmēr esmu brīnījusies, kur budžetā šīs lietas pazūd, tad, kad nauda tiek dalīta, ja? Tad mēs kaut kā visu, kaut kādos celtniecības un ceļlabošanas darbos un kaut kādos izmērāmos un aptaustāmos lielumos ieguldām, un mums ārkārtīgi daudz maz naudas paliek vai tuvu nulai, lai izkoptu sadarbību, līdzdalību, toleranci un jaunradu, bet tie ir tie principi, kuri būtu jāievēro vispār domājot par mūsu valsts attīstību, kas ir ierakstīti stratēģijā un kur ir derīgi vēl 10 gadus. Ja? Un es izcelšu jaunradi, jo izglītība ietilpst jaunradē. Un tas man likās ārkārtīgi skaisti. Jo tad izglītība faktiski sagatavo mūs spērt to soli nezināmajā. Es nezinu, vai izglītība, un tas jautājums ir, vai izglītība spēj mums iedot zināšanas, kas mums noderēs nākotnē, jo mēs jau operējam tikai ar to, ko mēs zinām šodien. Mēs nevarējām pagājušā gada decembrī mācīties, kā uzvesties Covidā, jo mēs neko par to nezinājām. Tad, jebkurā gadījumā mācoties, mēs attīstam to savu spēju jaunradīt, un tas ir tas, ko jūs arī gada garumā darījāt, un šī spēja jaunradīt, tad arī lielā mērā rada to drošības sajūtu. Nu, jūs spējat reaģēt, jūs nezināt kā, bet jūs esat sagatavojuši savu prātu būt elastīgam. Tas ir tā kā labi trenēts ķermenis, viņš nebaidīsies krist, viņš nebaidīsies kāpt, viņš sapratīs, ka viņš kaut kādā automātiskā muguras smadzeņu līmenī noreaģēs. Un faktiski tas, ko dara viena pastāvīga mācīšanās ar mums, kā ar personībām mirbiņi, tā trenē mūs būt jaunradošiem un trenē mūs nekrist panikā, izkāpjot ārpus kādiem pierastības rāmjiem. Tā izglītošanās trenē mūsu spēju mainīties. Un tas arī ir jāsaprot tajā brīdī, kad mēs teiksim, tādu perma dārziņu uz sava balkona radām, vai tad, kad mēs esam beidzot pupodamies un rokas mētādām pirmoreiz pieslēgušies Zoom semināru. Mēs esam atkal uztrenējuši sevi mainīties. Un tas, kas šobrīd notiek pasaulē, ir ārkārtīgi interesanti, jo faktiski vēl pirms 10 gadiem mēs nebijām tik apsēsti, jo savā veidā tā ir tāda apsēstība ar pašizaugsmi, ar izzināšanu, ar dažādu jaunu principu pārbaudīšanu sadzīvē. Mēs dzīvojam daudz mierīgāk, un mēs ļoti neapšaubījām sevi un negribējām sevi uzlabot. Un tas viss ir rezultējies, ka šobrīd pasaulē radusies droši vien vēl ir kāda, bet man liekas, Latvijā šobrīd ir kļuvusi populāra U-teorija. Jūs kā tie, kas bibliotekāri, droši vien esat šo te dzirdējuši. Kāds ir dzirdējis par Otto Štābneru un par U-teoriju? Pataļ rokas, kas ir, kas nav, bet es zinu, cik daudz mums viens cilvēks. Bibliotekās var dzekot, ka šī tik bieza grāmata latviešu valodā iztulkot Otto Štābneru U-teoriju aizmirst. Gribēju palūgt, lai kāds atnest varētu mums parādīt. Bieza sarežģīta lieta, bet šis cilvēks ir Massachusetts Tehnoloģija institūta ekonomikas profesors. Un faktiski viņš dara to interesanto lietu, ka viņš saprotot, ka katrs cilvēks kaut kādā veidā mainās un meklē ceļu uz labāku uz labāku savu personisko dzīvi rokas stiepienu atomā, ir mēģinājis apkopot to visu un radīt teoriju, kur saliedētu tos individuālos spēkus, lai mēs radītu sev labāku nākotni ar šīs dienas zināšanām. Faktiski, kāpēc es tās ļoti vispārīgi sakot, šeit ir tā tagadne un šeit ir tā nākotne. Un kā lai mēs no tās tagadnes tiktu tajā nākotnē, nenokrītot bedrē? Kā lai mēs savu šīs dienas nepilnīgās zināšanas pielietot tā, lai mēs pavisam droši un labi justos tā nākotnē, par kur mēs neko nevaram zināt. Interesanti, ka mēs šeit esam 10 cilvēku zālē, jo tas nav viņa izdomāts, es esmu dzirdējis jau vairākas reizes, un šeit rakstīts, ka pietiek, lai vienotos 5% no pasaules cilvēkiem līdzmērīgi pasauli, tas pietiek ar 5 cilvēkiem. Štābners un viņa teorijas priekšstādē saka, ka pietiek ar 5 cilvēkiem. Tā kā mēs esam 2 devas,
pilnīgi pietiekoši cilvēki, lai izmainītu pasauli, bet nepietiek ar to, ka mēs šeit sēžam. Vajag, lai mēs vienotos, lai mēs darītu pēc būtības vienu un to pašu, lai mums būtu kopīgi mērķi un saprašana par to, ko mēs, tas katrs individuālais piecinieks, darām. Un tas, ko Šarmers mēģina darīt ar savu teoriju, viņš ir uzrakstījis to grāmatu un šobrīd nodibinājis tādu savu institūtu, kas pasniedz tādas bezmaksas lekcijas visā pasaulē cilvēkiem online, kas šobrīd arī ir īpaši saprotami un pieejami. Un faktiski mēģina skaidrot to savu domu gaitu. Tad jautājums ir, vai iespējama globālā pārskološana. Es nezinu, bet man šī ideja savā utopismā šķiet interesanta. Un tālāk, Latvijā šobrīd šo ideju diezgan, nevis aktīvi popularizē, bet šī ideja ir aizrāvusi tos cilvēkus, kas grupēs ap Torņkalna baznīcu, ap Lutera draudzi un arī Jūras Rubens Integrālās izglītības institūtā un Ulas Pīlēns ar to nodarbojas un tam līdzīgi. Un faktiski, ja jūs prasat manu viedokli, kas ir Šarmers un tā teorija, es teiktu, ka tas ir interesanti. Man liekas, viņš ar savu to eksakto prātu ir mēģinājis kaut kādā veidā ietvērt loģiskā ietverā tos principus, ko tajā savā dzīves pamatā varētu būt izvirzījuši arī tādi dziļi, patiesi ticīgi cilvēki. Nevis tā kanoniski ticīgi, kas uzskata, ka ir jāvalkā melns lakaps un jāiet uz baznīcu un tur kaut, nevis tādi āršķirīgi ticīgi, bet, teiksim, cilvēki, kas tic plašākai lietu kārtībai, ne tikai teikt, ko cilvēks spēj radīt. Es nezinu, kāda te mums tā pārliecības sistēma šeit sēdošajiem ir. Bet, kādā ziņā, manuprāt, vairums cilvēku, ko es esmu satikusi, tie skeptiskākie jau pamazām saka kaut kam, ka viņi tic kaut kam. Es esmu ticīgs cilvēks. Tātad, vai, šis Šarmers mēģina, man liekas, to eksakto un garīgo pasauli kaut kā samierināt, to ideālistisko pasauli. Tātad, šobrīd pēc viņa online kursos, laikam 6 gados ir piedalījušies 150 000 cilvēku, 185 valstīs. Un tas dzeltenais ir, kas ir tas mērķis, kāpēc tie cilvēki atbalstos teoriju tā dara. Es tā, lai būtu īsti pārtulkoju latviski, būt kopā, lai redzētu nākotnes iespējas. Faktiski tas ir tas, ka tu vienojies, tu saproti vienu patiesību, lai radītu kaut kādu nākotni, nevis kaut kādu ļoti konkrētu nākotni, kas mums visiem ir pieņemama. Lai nav tā, ka Māris teica, bet tie mednieki iet uz tām lapas medībām, un viņi ir laimīgi. Bet tas karalis vai kadopuļs sauc tajā lapas maskā, tas ir nelaimīgs tajā brīdī. Un vai iespējams šīs abas lietas savienot kaut kādā tādā dzīvošanas modelī, kas abas puses joprojām padara laimīgs, vai ļauj abām pusēm justies laimīgiem. Tad faktiski tā ir sociāla tehnoloģija. Un tā nav... Tā ir sociāla tehnoloģija, un faktiski tas, ko es personiski domāju, ja tas nepārvērtīsies par sektu, tad tas ir skaisti. Tad paskatīsimies, kas no tā iznāk, jo tādā teorijas līmenī tas izklausās ļoti interesanti. Tad faktiski teorija uzskata, ka pielietojot principus, kuri ļoti racionāli izskaidrot ar racionālām praksēm un tam līdzīgi. Tā nav ticība, tas ir tā ir apgūstama lieta. Ja? Pielietojot tos principus ir iespējams labāk pārvaldīt valsti, kolektīvu, saprasties ģimenē un tam līdzīgi. Jo, kā mēs varam faktiski raksturot to šī brīža situāciju? Šī brīža situācija ir tāda, ka ir ciešanas nav vainīgā. Padomājiet, kādā Latvijas ietvaros, cik ārkārtīgi daudz cilvēku ir neapmierināti ar kaut kādiem politikas dokumentiem, cik daudz cilvēku ir neapmierināti ar sociālās apdrošināšanas sistēmu, ar situāciju valdībā, valstī, darba vietā, cik daudz netaisnību ir apkārt. Viens iet lapas medībās, otrs saka, ka tas ir noziedzīgi šaut zvērs un tam līdzīgi. Tad ir tādas ciešanas, no kurām lapas medības varētu būt visvienkāršāk atrisināmas, aizliedzam šaut lapas, vai ne?
bet tad tie mednieki būs nelaimīgi un tas otrs laimīgs. Respektīvi, tu īsti nevari saprast, kas ir vainīgs pie tā, ka ir globālā sasilšana. Nu, kas konkrēti? Mēs, tā kā mēs esam vainīgi. No otras puses, ir arī jāsaprot, ka tā sociālā realitāte, kur mēs mēdzam skatīties, ka viss iet greizi, tad pie šī sociālajā realitātē jau piedalāmies, tomēr mēs visi, nu nav tā, ka kāds ir vainīgs. Tā lieta ir, ka mēs katrs individuāli esam ārkārtīgi atsvešinājušies no tā, kas notiek ap mums, jo mēs nejūtamies spējīgi to ietekmēt. Nu, teiksim, mēs esam pilnīgi atsvešinājušies no tās ekoloģiskās katastrofas, jo citādi mēs sajūtu prātā. Nu, ko mēs varam darīt? Vai tas, ka mēs, piemēram, netecināsim Latvijā ūdeni dušā tik ilgi, vai tas paglābs Āfriku no sausuma vai Austrāliju? Nu, nē. Vai tas, ka mēs neēdīsim tik daudz, vai tas paglābs no bada kādu, kam nav ko ēst? Mārs teica, ka mēs esam šim tikuši pāri badam. Nu, mēs neesam planetārā nozīmē, mēs ļoti neesam tikuši pāri badam. Mēs esam daļa cilvēku ļoti badojas, bet vai mēs, vai es, Dāni, Jānkām varu tieši konkrēti tam palīdzēt? Es nevaru. Vai es neizmetot plasmasas pudeli vai iemetot te pārstrādes kastē? Vai es varu šo izmainīt? Jā. Teorētiski. Teorētiski, jā. Es teiktu tā ir individuālā glābšana. Es varu glābt savu sirdsapziņu. Es varu vienā brīdī domāt, ka es tā kā ļoti konkrēti neesmu pie tā vainīga. Nu, es savas pudeles tur nemetu, bet principā zemeslodē droši vien no tā ne silts, ne augsts, ka es neesmu vainīga. Viņi jūtas draņķīgi tāpat. Tad mēs esam vairāk vai mazāk mēs esam tā kā uztaisījuši plaisu starp sevi un tām sakām, ko cilvēks kopumā radījusi. Kaut kad mēs esam tās sociālās telpas sastāvdaļa tieši tikpat lielā mērā. Sociālā plaisa. Mēs, protams, rīkojam labdarības akcijas un tam līdzīgi, bet ja mēs iedziļinātos un justos vainīgi par katru cilvēku, kuram neklājas dzīvē vismaz tikpat labi, cik mums, mēs arī sajūtu prātā. Nu, šī ir tāda maza daļa. Mēs faktiski esam spiesti nelikties ziņas vai neliekamies ziņas pēc būtības par citiem, jo tas nav mūsu spēkos. Tas ir kaut kā tāda liela netaisnība, tāda liela nepareizība planetārā izmērā, kur mēs nevaram izmainīt. Tad ir divas ciešanas, bet nav vainīgā. Kas ir vainīgs, ka tā sieviete sēž uz ielas? Mēs viņu paņemsim, ļaušu viņai dzīvot savās mājās. Cik būs? Viņi joprojām būs. Mēs esam atsvešinājuši sevi no ekoloģijas, no dabas problēmām, mēs esam atsvešinājuši sevi no sabiedrības kopumā problēmām, bet mēs esam atsvešinājuši arī paši sevi no sevis. Šī ir tāda ilustrācija, bet, principā, mēs tik reti jūtamies līdzsvarā un laimīgi. Viena daļa jā, bet mani šokēja tie skaitļi, kuri, tā kā tur nebija skaidri norādīts, bet es neticēju, ka tas varētu būt vispār pasaulē. Es gribu cerēt, ka tas ir tikai Amerikā. Bet, var teikt, ka Amerikā gada laikā no pašnāvībām, ja varbūt tas ir visā pasaulē, no pašnāvībām gada laikā ir bojā vairāk cilvēku nekā no jebkuriem citiem ārējiem iemesliem. Tad atskaitam dabisko nāvi, katastrofas, slepkavības, dabas nelaimes, tam līdzīgi. Pašnāvībās iet bojā katru dienu, katru brīdi vairāk cilvēku nekā jebkurus ārēju apstākļus spēj izraisīt. Kaut gan tas citu liecina kā to, ka mēs vienkārši nespējam savienoties paši ar sevi un būt laimīgi. Tad totāla atvienošanās un totāla plaisa. Un tas ir tas, ko U-teorija tagad diagnosticē. Un, arī tur ir ieraksts. Tā ir tā grāmata? Man liekas, viņai bija jābūt diagnosticē. Par to, vai kur jau teicās, U-teorija īsumā. Īsumā. Un tā ir tā. Es domāju, es kādreiz ārkārtīgi ņirgājos savos skolas gados, ka es dzirdēju, ka Amerikā ir pieejama, teiksim, tur Olivera Twista, visi zina to biezo grāmatu, atstāstījums angļu valodā uz 4 lapām, lai bērniem skolā nav jālas. Tagad es vairs neesmu tik pārliecināta, bet tas ir stulbi. Varbūt labāk izlasīt pārstāstu, nevis nezināt nemaz. Tā kā U-teorija īsumā nemaz nav slikta. Es stāstu savus iespējas, ja pat ne īsumā. Tad šeit faktiski tās visas 3 plaisas ir uzskaitītas.
Un tas, ko Šarmers piedāvā, sameklēt risinājums, lai šo te plaisu pārvarētu. Jo cilvēks ar kopīgiem spēkiem radīs pasauli, kas nevienu neapmierina. Mēs to turpinām atražot katru mīļu brīdi. Mums ir tik daudz pretenzijas dažādos veidos pret to, kā mēs dzīvojam, par klimata izmaiņām nemaz nerunāsim. Tiešām rodas jautājums, kas pie tā viss ir vainīgs? Un nav iespējams norādīt uz vienu valdību, uz vienu odiozo personu, Donalds Trumps, kurš ir lauzas dažas vienošanās, neminēt nemaz par to, ka netaisās parakstīt Kyoto vienošanu par izplūdes gāzes samazināšanu. Bet tiešām viņš viens būtu vainīgs, ja viņš pēkšņi aiziet laimīgākā dzīvē, kaut kas mainītos. Mēs novāktu visus ļaundarus no pasaules, vai kaut kas mainītos tā momentā. Tad mēs kopīgiem spēkiem redzam rezultātus, kas nevienu neapmierina. Ko nozīmē, šobrīd, ja tagad rēķina resursus, ko mēs patērējam cilvēks kopumā un planētas spēju mums sniegt resursus, tad mēs iztērējam 1,5 planētas, pusotru planētu Zemi mēs iztērējam. Bet mums ir tikai viena. Mums ir atlikusi vēl viena puse, un tad mēs varam domāt, kas varētu notikt tālāk. 1% pasaules iedzīvotāju kontrolē 50% pasaules materiālo labumu. 1% kontrolē pusi. Tehnoloģijas. Mēs skatāmies šo brīnišķīgo, lielisko, neticamo, tiešām tādu sapniem līdzīgo tehnoloģiju attīstību. Bet tas ir izcili. Un mums faktiski jebkuras pasaules valsts ekonomika ar cerībām skatās, ka tehnoloģijas būs tās, kas mums pietuvinās tādai pārtikušākai un labākai dzīvei. Bet ja mēs uzdodam sev jautājumu, kas no šī visa, ko tehnoloģijas mums piedāvā, mums kā personībām, kā cilvēkiem, patiešām ir vajadzīgs. Vai man ir vajadzīgs automobīlis, kurš manā vietā kontrolēs, ar kādu ātrumu es drīkstēšu vai nedrīkstēšu braukt? Vai man ir vajadzīgs leduskapis, kurš man zvanīs uz telefonu un stāstīs, ir vai man nav sviests vai piens tur tā leduskapī? Vai man galu beigās ir vajadzīgs tas telefons, kurā es visu laiku skatos? Tas ir jautājums, ja? Valdīs, viņš man ir vajadzīgs. Bet cik daudz no tā, ko viņš man piedāvājas, izmantoja? Tas gan ir jautājums, vai ne? Vai man ir jāpērk labs telefons par 900 eiro? Nezinu, cik daudziem tik šausmīgi dārgs ir, ja? Noteikti ir cilvēki, kam ir. Un es domāju, ka ja mēs tagad pastītos, kas tur ir paredzēts un ko tie, kas ir nopirkuši, izmanto, tad viņi mierīgi varētu nopirkt par 90. Nekas daudz viņu dzīvē nemainītos. Līderība, ko teorija sauc par tādu kolektīvo paralīzi. Mums ir līderi, kas tomēr nespēja mūs izvest tā kā uz gaišāku nākotni. Mēs gaidām evolūciju vai revolūciju, bet tā kā mēs esam radījuši to realitāti un dzīvojam realitātē, kur ir tik daudz mīnus, kurus mēs nespējam atrisināt, faktiski līderi neļauj, nav līderi spēkos kaut ko mainīt. Teiksim tā, paskatāmies sākot ar pasaules valdībām un beidzot droši vien daudz vienkāršāk ir skatīties uz kādām nebūšanām tādā mazā kolektīvā, vai darba kolektīvā, vai ir konflikts ģimenē, vai radu starpā. Ja? Droši vien ir līderi, kas uzņemās līderības lomu, un cik daudz podu viņi mēdz sagāst. Tāpēc, ka šķiet, varbūt viņi tomēr nav tie īstie cilvēki, un būtu kaut kas jādara. Un, protams, patēriņš, kurš nerada laimes sajūtu. Mēs katrs noteikti patērējam ārkārtīgi daudz un varētu patērēt mazāk. Un katrā ziņā mums mēģina iestāstīt atkal Māra daudz pieminētās reklāmas. Man arī patīk pavadīt laiku vietās, kur var tērēt naudu, bet uz cik ilgu laiku tas padara man laimīgāku un droši vien nulli. Tad faktiski tas teorijas mērķis, šis tehnoloģijas mērķis ir, nevis mērķis, faktiski Šarmers ir izstrādājis savu versiju, kā tātad cilvēki varētu darboties, lai pārvarētu to atsvešināšanās plaisu un faktiski spētu radīt to veidu, kā radīt labāku nākotni, kā radīt kopīgiem spēkiem tādu nākotni, kur mums ir mazāk kreņķu, kur vairāk ir
apmierina mūsu vajadzības, emocionālās un tīri racionālās. Nu, un tad, kā tad mēs šitai bedrē tiktu pāri? Nu, tas pirmā doma, ko skaties, nu, baigā atlēta, ne? Forši kostīms, soma, un viņi vēl šitīgs multilēts. Tad, nu, savā veidā jau to mēs darām, mēs katrs sevi individuāli pilnveidojam. Un tagad sēžot šādos te, nu, kāpēc? Sēžot šādos te kursos mācoties, mēs tiešām individuāli katrs sevi pilnveidojam, un es domāju, mēs maz ko sev varam pārmest. Vismaz ļoti liela cilvēku daļa senvairs nav tādi iesīkstējuši abloma, nezinu. Tas bija gudrs. Nu, tāds, kurš redz tikai savu mazo rūtiņu un negrib neko tālāk domāt, just un jaunu iegūt. Tādā ziņā atkal teikšu, ka pieaugušo izglītību un izglītība kā tāda ne tikai ir prioritāte, pasludināta, man liekas, cilvēki to arī saprot un dara. Tad mēs varam iedomāties, ka mums ir milzīgs kvantums ar cilvēkiem, kas sevi ir pilnveidojuši. Un mēģina attīstīties un kļūt par labāko savu es versiju. Bet tā lieta ir, ka, nu jā, un ja mēs tagad skatāmies salīdzinot ar to, cik mēs esam advancēti vai pilnveidojušies šodien salīdzinot ar to, kā katrs no mums bija kaut pirms 5 vai 7 gadiem vai kur vēl 10, tad varētu domāt, nu kāpēc tā pasaule nekļūst labāka? Kāpēc tā globālā saslimšana aizvien iet uz priekšu, nevis vienā brīdī mēs viņu esam apturējuši? Kāpēc tas, ka es esmu labāka un es rokas stiepienu attālumā, tad varētu kaut ko labāk arī izdarīt un droši vien daru, kāpēc es nenesu tādus redzamus rezultātus? Un tā ir tā centrāla atbilde, ko vismaz es tik tālu esmu sapratusi to šarmē pieeja vai U-teorijas pieeja, ka tas, ko U-teorija piedāvā cilvēkiem, tas savās mācībās, teiksim tā, ir nevis tikai pilnveidot sevi individuāli, bet iemācīties, izkopt prasmes, sadzirdēt un sadarboties. Un mums liekas, ka mēs sarunājamies un ka mēs sadzirdam un sadarbojamies. Bet te man Žaneta Drona stāstīja to anekdotu, man viņa ļoti patīk. Es vienmēr atsaucos uz avotiem, kamēr es atceros, kur tie ir. Bet tur ir tā lieta, ka tas, ko mēs domājam, ka mēs darām, ļoti bieži nesakrīt ar to, ko mēs darām patiesībā un kā tas izskatās no malas. Un anekdota ir sekojoša. Viens bārmenis ir novērojis, ka katru dienu vīrs atnāk uz to bāru, pasūta sev 5 viskijus, 50 gramiem 5 tās glāzes, un sēž, apcerīgi sēž, un izdzer visu tās 5 glāzes, 50 vai cik tur grams, 25, teiksim, ja? Un aiziet. Un tā katru vakaru. Un tas bērns skatās, un vienā brīdī viņš nenociešās, un viņš saka tā, kungs, jūs te katru dienu nākat, kāpēc jūs nesakat man, lai es ielaidu, ka vienā tilpumā visu to viskiju, kāpēc mums vienmēr beigās 5 glāzes? Tas vienkārši mēs esam 5 brāļi, un katrs dzīvo savā pasaules malā, un es katru vakaru te nāku, un tā kā sadzer ar viņiem un pasēžu, padomāju, mēs tā kā esam tikušies tā. Labi, tas dārgāk ir romantiski, un tas bērns priecīgs, un Džeks priecīgs, un tas kādu laiku ķepinās, un tad vienā dienā tas vīrs atnāk, un viņš pasūta 4 glāzes. Tas bērns saprot, ka droši vien kaut kas kreņķīgs tai ģimenē noticis. Bet, neko nepres, bet atkal nedēļa paiet, un viņam nepacietība un dzimtāri noc, viņš tomēr kaut kā saņem spēkus un tādā pārkāp savai vīriešu atturībai un uzdod diezgan tieši jautājumu. Es, kungs, saprotu, ka laikam jums kāda traģisks notikums, kāpēc, tikai 4 glāzes tagad jūs derat. Viņš tā, nē, ko jūs, paldies Dievam, man brāļiem viss ir pilnīgā kārtībā, vienkārši es esmu atmetis dzert. Ja? Tas ir arī par to, kā mēs domājam. Mums liekas, ka mēs sadarbojamies, bet vai šī sadarbība ir pietiekama, ka mēs dzirdam, ka mēs ieklausamies, tas bija par to, ja? Bet vai tas ir pietiekami, lai mēs tiešām, tā kā tā Krilo fabulā, tur tas gulbis, vēzis un kas tur tie vilcēji bija, lai tiešām kustētos vienā virzienā un izkustinātos ratus, un faktiski atceroties to Krilo fabulu, varētu, tiešām ir pilnīgi skaidrs, ka tas nav nekāds jaunums. Šī problēma ir mūža veca. Un tad U-teorija piedāvā tur vairākas iemeslus un vairākas lietas, bet viena no tām galvenajām, cik tālu vismaz es šobrīd savā sapnē esmu tikusi, ka mēs savā veidā imitējam klausīšanās, vai patiesībā ir dažādi klausīšanās līmeņi, un mēs
visbiežāk komunicējot ar citu otru cilvēku, izmantojam to pašu vai piekopjam to pašu primitīvāko un to pašu vienkāršāko. Un tas ir tā kā, ko Šarmēr saka, mēs tā kā lejuplādējam, download. Mēs vienkārši runājam un akumulējam visu to informāciju, bet mēs meklējam pazīstamo tajā. Tad to var traktēt ļoti dažādos līmeņos. Mēs nelasam rakstus vai grāmatas, kas mums šķiet pārāk sarežģīts. Tur nav nekādas jēgas, kas tur ir bijis, mēs tur neko neatpazīstam. Mēs nepērkam žurnālu, uz kuru vāk ir nepazīstams cilvēks, bet ja tur ir kaut vai 25,000 reizīgi kalniņi, mēs nopirksim, un tādā garā. Un sarunājoties ar cilvēku, mēs klausamies, vai viņš rezonē mūsu domas vai nē. Un ja viņš saka kaut ko pilnīgi citu, mēs viņu vienkārši tiesājam. Tātad, ja geju pāris vēlas precēties, tad mēs viņus svītrojam. Viņi neatbilst priekšstatam, ko es uzskatu par pāri. Un tādā garā šis ir, laikam, Latvijā šobrīd vistoksiskākais, tāpēc man pirmais ienāca prātā. Nākamais klausīšanās līmenis ir, tas, jūs saprotat, tas ir brīvi tulkots no angļu valodas, tur šeit grāmatā ir varbūt abstraktāks tas apzīmējums. Es grāmatu neslasīšu. Faktos balstīta klausīšanās. Savā veidā cilvēku klausoties, saprot, ko otrs saka, saredz atšķirības, saprot to informāciju, bet viņš nepiekrīt. Bet tā kā viņš ir sapratis tā otra cilvēku viedokli, tad tur ir iespējams dialogs. Es teiktu, visi diskusiju raidījumi ir balstīti uz to prezidenta diskusijas un Latvijas televīzijā parādījās formāts dienas jautājums ir balstīts uz to. Tad šis ir ļoti aizraujoši satiekas divi cilvēki, kuri domā atšķirīgi, nav īpaši noskaņoti viens otram piekrist, bet viņi sarunājas. Tad viņu prāts ir atvērts. Un es domāju, ka tas šobrīd ir tā kā tāds gandrīz vai diezgan progresīvs un varbūt es ceru, pamazām izplatāšu izskavēts. Trešais klausīšanās līmenis neizslēdz pirmo, faktiski katrs nākamais ietver iepriekšējos. Ja? Trešais ir empātiskā vai emocionālā saites veidošana ar to, kas tev stāst. Un es domāju, varbūt būšu dzimuma nelīdztiesīgi, bet man liekas, sievietes ir vairāk disponētas tā klausīties. Vismaz tā varētu būt tāda laba draudzeņu saruna. Vai es domāju, arī labi žurnālistu saruna tāda varētu būt, ka tu klausies cilvēku un tu iejūties viņa ādā un tu lieliski saproti, kā viņš varētu justies, pat ja tavā dzīvē tāda situācija ne tuvu nav bijusi. Tad tur ir atvērta sirds, un ja cilvēks otrā klausās ar atvērtu sirdi, tad nav iespējami ciniski risinājumi. Un man par šo bija jādomā, un šo lasot man bija jādomā par tādiem dažādiem likumdošanas aktiem un arī politiskiem risinājumiem, kas ārkārtīgi bieži ir ciniski. Un es nezinu, vai tad atvērta sirds izslēgt iespēju pieņemt kādu lēmumu valstu līmenī. Tas atkal ir tāds jautājums diskusijai, bet es teiktu, ka daudz tādi lielu līmeņu lēmumi ir ciniski, jo viņi ir neiejūtīgi pret lielām cilvēku grupām. Un tad tas ceturtais klausīšanās līmenis, kuru tad teorija mēģina izkopt vai piedāvā izkopt, un kuru kuru ir iespējams izkopt, praktizējot, ir tāda radoša klausīšanās, kad cilvēki savstarpēji saslēdz savus intereses un kaut kādā kopīgā veidā spēj radīt nākotni, kas ir inovatīva, kas nenoliek vai nu šaujam labs, vai nu nešaujam. Ir iespējams kaut kāds vidusceļš, lai abas šīs puses būtu laimīgas, tā schematiski runājot. Un te ir tie daži teorijas principi, kas ļauj vai palīdz sasniegt to augstākā līmeņa klausīšanos, tad tu ieguldi savu enerģiju tajā, ko tu dari, tajā, ko tu dzirdi. Tu nevis gaidi, kad viņš beigs, tu nevis meklē atpazīstamās vietas, tu nevis dīdies, lai pateiktu savu viedokli, bet tu uzmanīgi seko un klausies, ko cilvēks saka. Tu nevērtē, bet tu mēģini izprast, tu atver visas savas maņas,
gan prātu, gan sirdi, gan gribu iesaistīties un kaut kā risināt lietas uz priekšu. Un tā nevērtēšana ir viens no obligātiem nosacījumiem, lai mēs spētu ieraudzīt tādu inovatīvu risinājumu. Nevis nosvītrot, ka tiem, kas šauj lapsas, nav vietas uz zemes, bet mēģināt atrast inovatīvu risinājumu, kas atļauj dzīvot gan tiem šāvējiem, gan lapsām, gan man. Un tas pēdējais jautājums ir, kas ir mans es, kāds es esmu un ko es daru. Un tas ir tas jautājums par to personības pilnveidošanu. Jo bez tā, protams, bez tā nav iespējams, ja mēs neesam absolūti patiesi paši pret sevi, kad vai tādā līmenī, ka mēs absolūti patiesi nepasakām paši sev, kāds ir mans intereses, kā es jūtos. Mēs sākām šo sarunu ar to, ka es prasīju, kad jūs jūtaties līdzsvarā, kad jūs jūtaties laimīgi, kā jūs vispār šobrīd jūtaties, ja? Un lai tā patiesi sev atbildētu, tas nav viegli. Mēs maz tik bieži to nedarām. Un es domāju, ka mēs katrs, kas esam vecāki, esam redzējuši tos bērnus, kas ļaujas pārdās, kaut kā destruktīvi uzvedās, un kas tev kaiš? Viņš nevar pateikt, viņš vienkārši kliedz, viņam kaut kas viņam kaiš. Bet kas? Un varētu domāt, ka mēs savā pieaugušajā vecumā esam sasnieguši jaunu pakāpi, vai ne? Mēs beigi labi pateiksim, kas mums kaiš. Nē. Citādi. Ja mēs to spētu, tad psihoterapeitiem nebūtu darba, vai ne? Un cik bieži mēs pie viņiem ejam. Un tad, faktiski, tā. Un šeit ir tās metodas, jeb rīki, ko U-teorija, jums jāsarūtīs ārkārtīgi schematiski stāv, bet man vienkārši tiešām liekas fascinējoši tā ideja, ka ir jau izveidojusies cilvēku grupa, kas mēģina radīt rīkus, lai mēs spētu viens otru izprast mūsu kopējās intereses un inovatīvi pieiet nākotnes radīšanai. Tad lūk, un tad tās dažas metodas ir rīki, lai tas nepaliek tādā reliģijas līmenī, vai ne? Teiksim, protams, ir meditācija un kaut kāda tāda rīka, ko pazīst, teiksim, garīgās prakses, lai pietuvotos veselumā izpratnē, bet šeit šie rīki jau vairāk ir gan, lai pietuvotos sevis un veselumu izpratnē, bet pats galvenais, lai spētu sadarboties un radīt kaut kādas racionālas lietas, nevis kļūt par mūku un sēdēt kaut kur posterī kalnā. Tad tas viens būtu sevis izprašana tādā elementārā līmenī, ko es daru, ko es gribu panākt, vai es strādāju un tur, kur man patīk, un vai tur, kur es strādāju, es daru to, kas man tiešām padodās. Tad ir viens ārkārtīgi interesants metodi coachinga aplis. Es biju skeptiski, bet es varu tiešām tā kā liecināt, jo esam tādos tagad jau vairākas reizes piedalīties, un tas strādā neticami labi, un tad es paskatīšos, cik ir pulkstens, un šodien tur vajag pilnīgi cits, varbūt pulkstens ir daudz. Tad es tikai izstāstīju, bet ziņā tas ir kaut kas tāds, ko ir vērts, varbūt, ja jūs domājat par nākamajām tikšanās reizēm, tad es jums varu pateikt lektors, kas tiešām U-teoriju un visu šīs metodas pārzina perfekti, nevis ir tikai pašā savā iepazīšanas ceļa sākumā, kā es, un kas var novadīt arī šādas prakses. Tad coachinga aplis ir pavisam tāda, teiksim, 5 cilvēki, mēs tad šeit būtu 2 coachinga apļi, un tas strādā tā, ka mēs tiekamies, pieņemsim, reizi nedēļā, un tad ir varianti. Vai viens no mums izstāsta kādu, teiksim, problēmu, kas mums šobrīd nodarbina. Vai katrs izstāsta. Un es esmu bijis tādos aptos, ka viens no mums izstāsta. Un to pārējo cilvēku, un, protams, ir arī tāda drosme mēģināt stāstīt, kas ir notiks. Un man jāsaka, it kā liktos, kā es svešam cilvēkam stāstīšu, kas mani sāpina, bet tad darbojās šis te vilcienu kupēs fenomens vecāki cilvēki šeit. Sēdošie zina, kas tas ir. Kad tu braucot vilcienam, teiksim, no Rīgas uz Maskavu, var izstāstīt pilnīgi svešam cilvēkam pilnīgi jebko, izkāp, un tu viņu nekad vairs neredz. Tā informācija ir drošās rokās. Un tad, teiksim, šis svešo cilvēku coachinga aplis tādā ziņā arī strādā labi, un tie, kas klausās, faktiski noklausās, mēģina iedarbināt to savu dzīvo dzirdēšanu, mēģina skatīties, kā tas cilvēks izskatās, kā viņš uzvedās, kādus vārdus viņš lieto. Tā kā mēģina sajust un katrā ziņā nesodīt, netiesāt un nedot padomus. Ja?
Un tas, kas tiek prasīts pēc tam, ir pastāstīt, nu, ko tu redzēji, kāds tu izskatījies, un tu izskatījies uztraukts. Man radās asociācija ar tādu dienu, kur lietus mīst ar sauli. Man šķiet, ka tu būtu tīri laimīgs, bet tikai tad, ja tev būtu lietus sargs, un man tā vīzija atnāca vienkārši. Tie, kas sēž šai konšīgi apkārt, viņi saka savas emocionālo attieksmi, varbūt savas kādas pārdomas par personisko pieredzi un tam līdzīgi, bet jebkādā gadījumā nekādā veidā netiesā un nedod padomus. Tas nav padomu došanas akls. Un es esmu izbaudījis uz savas ādas, ka dīvainā veidā šīs lietas, kad par mani kāds pastāsta, kā par tādu, es nezinu, gleznu vai kinofilmu, palīdz pašai saprast, kas notiek, kāpēc es esmu iestrēgusi, kāpēc šis jautājums mani satrauc un kāds varētu būt risinājums. Empātijas pastaiga, šis ir arī ļoti izaicinoši, varbūt ne žurnālistiem, es bieži runāju savā profesionālā praksē ar cilvēkiem, kur man personiski nav īpaši simpātiski, jo viņu viedoklis man ir gandrīz vai absolūti nepieņemams, bet man ar viņu ir jārunā. Un tad empātijas pastaiga būtu, piemēram, es varu iedomāties, kā kāda mamma vai tētis varētu veikt empātijas pastaigu ar savu pusaudzi, kurš tieši konkrētajā dzīves periodā ir novedis viņu līdz baltpēlē. Tā kā mēģināt iet ar to cilvēku, runāt par lietām, kas tev ir sakāpušas pāri galvai, un tieši tāpat būt iejūtīgam, uztverošam, dzirdošam, nenosodošam un padomus nedodošam. Sastrēguma ķermeņa valoda. Tā ir ārkārtīgi interesanta prakse, kas arī izslēdz to vērtēšanu. Un tev nav jāvērtē pašam sevi, un neviens cits tev nevērtē. Tas ir tā, ka es teiktu, kā es šobrīd jūtos. Es tā kā padomātu un nomierinātos, tieši šajā brīdī, tagad runājot ar jums un redzot jūsu acis un vērtējot savu uzstāšanos, vai arī kā es jūtos domājot par to, kas man šobrīd dzīvē iet greizi, vai kā es jūtos domājot par pašu savu brīnišķīgāko notikumu pēdējās nedēļas laikā. Un izpaudu to ķermeniski, izpaudu to kustībā, uztais skulptūru no tā. Un tas arī ir ārkārtīgi interesanti. It īpaši, ja cilvēki veido skulptūru par kādām savām negatīvām pieredzēm, un te ir kā tu gribētu justies, piemēram, man ir kreņķis darbā, tur ir kaut kāds sastrēgums darbā ar priekšnieku, ar padarāmo darbību, un es jūtos tā, jebkā, es nezinu, tā. Un tad tu sastingsi, un tad prasa, kā tu gribētu justies. Saistībā ar to konkrēto darbu. Tad ir ārkārtīgi tā pārēja, kā tas cilvēks maina to pozu un uz kādu. Un tad atkal, ja tu vienkārši pastāsti, ko tu esi redzējis, ja jūs pastāstīt, ko jūs redzējāt manī, tas tik daudz pasaka par to, kā es jūtos, un palīdz man šo te dialogu pašai ar sevi, kur ir ļoti grūti reizēm pateikt, kā tu jūties un ko tu varētu darīt. Sociālās reprezentācijas teātris ir ļoti līdzīga prakse. Patiesībā šīs prakses nav nekas jauns, ir ārkārtīgi daudz un dažādu sistēmu, kurās tās ir ieliktas. Šīs ir dažas, kuras es esmu redzējis izmantojam. Sociālās reprezentācijas teātris arī ir ārkārtīgi interesanta prakse, kur piemēram, ja mēs mēģinātu analizēt, kāpēc, vienu kolektīvu, kur kaut kas nav kārtībā. Piedodiet, mēs esam Valmieras integrētajā bibliotekā. Daiga, ja tu mūs skaties, es ceru, ka jums viss ir kārtībā, bet ja kaut kas pēkšņi nebūtu kārtībā. Vai kāds neatrisināt lieta ar visu šito trako Covid un cilvēku nenāk, es nevaru arī improvizēt. Kas ir tie aspekti, kas šo te nekārtību, kas ir spēlētāji? Direktors, apmeklētāji, droši vien dome, pašvaldība, tur studenti, specifiski apkopē kaut ko nedara. Un tad katrs no klātesošiem uzņemās kādu no šīm lomām un atkal mēģina reprezentēt, kā tas cilvēks uzvedas viņu prātā. Tā skulpturizēt šo situāciju. Un pēc tam pārmaiņas, kādas viņu prātā tām personāžiem būtu jādara. Es pati piedalījos ārkārtīgi interesantā praksē, kur bija tāds ambiciozs, mēs tagad spoguļosim, kas notiek valstī Latvijā.
Nu, kas ir galvenie spēlētāji? Valdība, ministrs kabinets, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, krievi, latvieši. Nu, tur bija daudz dažādas epizodes. Nu, tad tie loma tēlotēm, tad aplis stāv apkārt un skatās uz šo lietu. Un arī es biju valdība, es biju paralizēta šausmās no viss, kas man ir jāatrisina. Bet fināls bija tāds, ka man aiz vienas rokas paņēma nevalstiskās organizācijas, kuras aiz vienas rokas paņēma valdību, un aiz otras rokas paņēma pašvaldību. Apkampa mūs, un mums palika tik daudzreiz vieglāk. Un, es, protams, neglābu valstu un valdību ar to, bet jebkurā gadījumā tas, kas ir teikt, ka ir šīs ķermeniskās prakses un vēl tāda pieredze, kas ļauj mums sajust dziļāk norises, uz kurām mēs mēģinām skatīties ārkārtīgi atsvešināt. Nu, jūs tur, nu, nezinu, Rīgā, valdībā, bibliotekā, dekanātā, jūs tur, bet, nu, kopumā jau visur sēž līdzvērtīgi cilvēki, kur jūtās salīdzinām, ja? Nu, jā. Un faktiski, izkopjot šo te prasmi vai spēju sadzirdēt un uzklausīt otru jaunā līmenī, un faktiski tā ir pati virspuse. Tas ir tikai pati šī tāda pirmie soļi, ko es jums pastāstīju, kā tas darbojas, bet principā tā ideja ir, ka mēs tādā integratīvā veidā vienkārši daudz dziļākā, intuitīvā un pēc būtības veidā spējam spoguļot tos cilvēkus, kas ir ap mums. Nes par ikvienu cilvēku, ko mēs satiekam. Un līdz ar to spēja daudz labāk sadarboties. Nu, un šis te pēdējais slaids ir no tad lūdzu. Nē, viņš kaut kā viņš nāk. Jā. Nē, daudz uzspied. Nu, šis te no grāmatas, un principā tā ideja, tā teorijas ideja ir, ka tu caur to, ka tu maini sevi, savu uztveri, to, kā tu skaties uz cilvēkiem, citiem, uz pasauli un uz procesiem, tu nokāp lejā, tu izpēti sevi, tu radi kaut kādas jaunas prasmes, darboties šajā sociālajā vidē, kurā mēs tomēr katrs esam. Tas nav tā, ka ir kaut kādi ārēji apstākļi, kas bīda mūsu dzīvi. Nu, piekritīsiet, nu, vismaz es arī ļoti bieži tā domāju, ir tādi ārēji apstākļi, kuriem es esmu spiesti pakļauties, un kaut kā ārkārtīgi retas ir tās situācijas, kad man ir sajūta, ka es spēju to mainīt. Principā vismaz savas rokas stiepienu attālumā mēs katrs varam mainīt, mums katram apkārt ir reāli cilvēki, ar kuriem sadarboties, mēs spējam mainīt to punktu, kur mēs esam. Tad faktiski, nu, tā kā mēģinot attīstīt prasmes un radīt praksi, mēs tā kā izzinām gan procesus, gan sevi un kāpjam augšā uz nākotnes risinājumu, kas ir kvalitatīvi citā līmenī. Lai nav tā, ka visi cieši darbība nenotiek un ir kāds ārējais ļaunums, kur mēs nevaram noķert, nav nekāda ārējā ļaunuma, mēs vienkārši nespējam sadarboties īstajā veidā, lai radītu kvalitatīvi citu nākotni. Nu tā, īsumā tā es varētu raksturot šo te vienu no manā ieskatā pārsteidzošākajiem mēģinājumiem skolot, piedāvāt cilvēkiem vienu tādu teoriju, kas varētu padarīt cilvēks dzīvi laimīgāku. Varbūt tā ir utopija, ja mēs visi zinām no filozofijas vēstures, ir mums utopisti daudzi, un ir daudz skaistas idejas, kas ir palikušas tikai idejas, un ir daudz teorētiskas skaistas idejas, kas ir sagādājušas pasaulē lielākās ciešanas, kādas vienas no lielākajām ciešanām, ko mēs esam pārdzīvojuši. Un mēs, kas esam, saprot, lielākā daļa dzīvojuši Padomju Savienībā, saprotam, ko tas nozīmē, ja? Tā. Un joprojām ir pasaulē cilvēki, kur uzskata, ka sociālismu un komunismu ideja, tas ir kaut kas brīnišķīgs. Un gribas kādās ilūzijās par to. Tā kā, jebkurā gadījumā tas, ko es gribu vēlreiz atgriezties pie aiziepriekšējā slaida, pie šī attēla, man liekas, šis varētu raksturot līdzsvaru. Tāda līdzsvaru, kurā nebūtu garlaicīgi dzīvot, kurš nav sastinds, kurš nav tādi akmeņu smiltīs, bet kas ir dzīves, ūdens ir dzīves, mūžam
kustīgs, viņš spoguļo tik daudz ko, bet viņš ir pilnīgi mierīgs. Nu, tas man viss. Vai kādi jautājumi? Jā, ko es jums uzliku uz protams, lai nebūtu šausmīgi elēģiski, jo beigās jau mums sanāca dzeja, jo tā tiešām ir ideja. Tagad jāsāk stāvēt tajā pozā, ja, ko mēs sākumā redzējām. Es jums noliku uz galdu šāds labs, es vienkārši aizmirstu, bet droši vien, ka to var mājās izdarīt, man nav vajadzīgi jums klātbūt. Šeit ir diezgan tradicionāls tas iekšējā līdzsvara aplis, ko psihologi izmanto dažādos veidos, un te apkārtos vārdiņus var atstīt itin visādus. Nu, tie, kas man ienāc prātā, un tur ir skala no 1 līdz 10. Un vienkārši jāstāsta, kā jums šķiet savā izjūtā no 1 līdz 10 savā karjerā, cik jūs esat laimīgs, vai cik jūs esat līdzsvarots. Nu, jūs varat to vārdu, pietuvojoties šajā lekcijā, es varētu teikt, kādā līdzsvarā jūs esat. Nu, tad arī kādā laimes sajūtā, kā Ziedonis teica, laime ir visu lietu kārtība, un kas ir kārtība, nu, līdzsvars viņš ir teicu, ja? Tā kā laime un kārtība un līdzsvars varbūt ir viens un tas pats. Labākais ir 1 vai 10? Labākais ir 10. Labākais ir 10. Un tad jūs vienkārši velkat līniju, kur man kāds rakstāmēs, tad jūs vienkārši, teiksim, nauda. Nu, jums šķiet, ka es jums novelku, jums naudā ir 9. Jūs velkat naudu 9. Bet, nu, sociālais ieguldījums, jā, naudā jums ir 9, jūs aizkrāsojat 9, bet, nu, sociālais ieguldījums. Bet jums visu naudu mājās nes, teiksim, dzīvesbiedrs, kurim ir brīnišķīgs bizness, un jūs darbojaties ar bērniem un tam līdzīgi, bet jūs tiešām, labprāt, gribētu būt sociāli aktīvāk, bet kaut kā neesat par to padomājis. Un pēkņi sociālais ieguldījums jums ir, nu, dažreiz ziedojat, bet nē, kas jums liekas, man sociālais ieguldījums jums ir 3, ja? Ģimene un bērni, veselība. Ne, tā bija mīlestība, bet silas viņa nauda. Mīlestībā 9 jums arī nav vēl. Un arī nav. Reti jūs vienkārši iekrāsojat un tur vajag pasēdēt un padomāt. Un šis aplis var izskatīties atšķirīgi gan no dienas dienā un kur vēl ilgākā laika posmā. Bet man vienmēr ir interesanti to aizpildīt katru reizi, kad es savos papīros viņu uzeju, jo tas liek padomāt par to, cik veiksmīgi mēs spējam balansēt un menedžēt tos dažādās tās lauskas, tos gabaliņus, no kuriem katras mūsu dzīvē veidojas tā laimes sajūta vai tā līdzsvars sajūta. Nu, līdzsvars laikam ir, lai katrā tajā gabaliņā, kas jāžonglē, lai mēs esam pēc iespējas tuvāk 10, lai mēs esam pilns aplis. Viskaistāk būtu, ja mēs būtu tas apgaismotais cilvēks, par kur tur tajā vienā komentārā rakstīju Facebookā, tad mēs būtu pilns aplis, kad mums viss būtu uz 10. Ko es mums visiem novēlu, bet vēl, ka tad vairs negribētos kustēties, tā kā nu gan jau kāds 9 kaut kur. Tā. Un iedodiet, un arī, domāju, interesanta praksa, ko es neesmu mēģinājis, bet man ienāca prātā iedot šādu aplaizpildīt mājās, dzīves biedram, bērniem. Nu, un ja ir tās attiecības tādas pietiekoši atvērtas, salīdzināt. Un īpaši bērniem, es domāju, īpaši maziem bērniem, kur no mamām neslēpj tādas lietas vai tētiem, tas varētu arī būt pamācoši. Nu, tur varbūt tie daži vārdi būtu jāpamaina. Sociālais ieguldījums, piemēram. Cik labi tur ir bērni dārzā? Nu tā. Un daudz ko pierakstīt un paskatīties, kas bija iepriekš.